Labrīt, mīļie kolēģi! Pulkstenis ir 8:15 minūtes, un mēs sākam ārkārtas izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteju. Šodien attālināti ir pieslēgušās Kristīna Lakševic un Lijāna Pumpur, savukārt Arta Deniņa objektīvu apstākļu dēļ nevar šodien sēdē piedalīties. Tātad dienas kārtība nav jāapstiprina, un varam sākt ar pirmo jautājumu par Cārnikavas invalīdu biedrības iniciatīvu projektu vingrošanas senioriem 3 un telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Lūdzu, vārds Gunitai Dzenei. Jā, labrīt visiem. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kur iesniedz Cārnikavas invalīdu biedrība par projektu vingrošanas senioriem 3. Tātad projekta mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu, piedāvājot pasākums un fiziskās aktivitātes, kas neprasa ilgu iepriekšēju sagatavotību konkrētā sporta veidā. Tāpat tiks organizēti 2 pārgājieni Ādažu novadā. Tātad projekta ietveros viņi arī lūdz noslēgt telpu nomas līgumu, jo nodarbības notiks Cārnikavas Tautas namā Ozolēni pirmdienās un trešdienās, laika posmā no 9 rītā līdz 10. 40 atklātās vingrošanas nodarbības. Tātad projekta kopējais finansējums ir 2350 eiro, pašvaldības finansējums 2000 un pašu ir 350 eiro. Tātad nauda tiek lūgta atlīdzība par vingrošanas nodarbībām sagatavošanu un vadīšanu, kā arī atlīdzība par nodarbības vadīšanu kopā ar fizioterapeitu un atlīdzību par pārgājienu sagatavošanu un vadīšanu. Izvērtējot projektu, projekts atbilst projekta mērķiem, ir iegūst 25 punktus no 26. Un kā arī iesniedzējs lūdz tātad arī piešķirt šo, tātad lūdza bezmaksas telpas Tautas namu Ozolēni lielo zāli. Tātad lūgums atbalstīt un virzīt uz domas sēdi šo lēmumu projektu. Jā, tātad, lūgums virzīt uz domas sēdi. Paldies, Gunita, sapratām. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Paldies Gunitai un uzsāku balsošanu. Lūgums atbalstīt un virzīt uz domas sēdi. Tā, visi esam nobalsojuši. Paldies, vienbalsīgi par. Līdz ar to varam pāriet pie nākamā jautājuma par iniciatīvu projektu Sijā Osants vasaras bezmaksas treniņi jauniešiem pludmales volejbolā Cārnikavā. Gunita turpina, lūdzu. Ir sagatavot lēmumu projekts, kur ir iesniedzis Sijā Osants par projektu vasaras bezmaksas treniņi jauniešiem pludmales volejbolu Cārnikavā. Tātad projekts mērķis ir sniegt ik vienam bērnam un jaunietim Ādažu novadā pašvaldībā iespēju uzsākt bezmaksas treniņu pludmales volejbolā, jebkādā sagatavotības līmenī visas vasaras garumā. Tātad jauniešu vecumā no 9 līdz 18 gadiem. Tātad paredzamais rezultāts, ka varētu piedalīties apmēram 200 bērni. Projekts norisināsies no 25. gada 2. jūnija līdz 28. augustam. Treniņi notiks pirmdienās un ceturtdienās no 9 līdz 10 un no 10 tātad 30 līdz 11:45. Projekta kopējais finansējums ir 3284,14 eiro, pašvaldības finansējums 2000. Projekta tāmē ietver šādus izdevumus, tātad lūdzu šo naudu tīri certificētu speciālistu atalgojumu atmaksai. Tātad izvērtējot projektu, projekts atbilst visiem mērķiem, ir iegūst 23 punktus no 26 un lūdzu virzīt projektu uz domas sēdi un atbalstīt. Paldies, sapratām, kolēģi, jautājumu. Paldies, aicinu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, visi esam nobalsojuši. Līdz ar to varu slēgt balsošanu vienbalsīgi par. Pārējām pie nākamā jautājuma. Par Ādažu novada daudzbērnu ģimeņu biedrības Ādažu dižģimenes iniciatīvu projektu daudzbērnu ģimeņu padeltenisa nodarbības. Lūdzu, Gunita. Jā, ir sagatavots lēmuma projekts, kur iesniedza Ādažu daudzbērnu ģimeņu biedrība, Ādažu dižģimenes, un projekts ir daudzbērnu ģimeņu padeltenisa nodarbības. Tātad projekta mērķis ir veicināt jaunu prasmu apgūvi un saliedēt Ādažu novada dzīvojušos daudzbērnu ģimenes, kopīgi apgūstot padeltenisa spēles prasmes. Tātad projekta ietvaros tiek pieprasīts profesionāls treneris, kurš mācīs padeltenis pamatus dalībniekiem no 10 gadu vecumā. Plānots izveidot 5 treniņu grupas, katrai no tām paredzēts 10 nodarbības, 3 ar treneri un 7 patstāvīgas bez treneri. Projekta ietvaros biedrība iegādāsies arī 8 padelu tenisa raketes, 4 pieaugušiem un 4 jauniešiem, lai nodrošinātu treniņu norisi. Pēc projekta noslēguma Ādažu novada goda ģimene, uzrādot Ādažu novada goda ģimenes karti, šīs raketes varēs izmantot daudzbērnu ģimenes bez maksas. Tātad pašvaldības finansējums, kopējais finansējums ir 2029 eiro, pašvaldības finansējums ir 1990 eiro, un rīkotāja finansējums ir 39 eiro. Izvērtējot projektu, projekts atbilst visiem kritērijiem un iegūst 24 punktus, un lūgums atbalstīt un virzīt šo projektu uz domas sēdi. Paldies! Vai arī par šo nav nekādu neskaidrību, viss ir skaidrs. Paldies, līdz ar to es aicinu balsot, atbalstīt un virzīt uz domas sēdi. Paldies, visi vienbalsīgi esam atbalstījuši. Un pārējām pie 4. šodienas dienas kārtības jautājuma par biedrības Zaļi Ādaži iniciatīvu projektu nodarbības fiziskās un emocionālās labsajūtas uzlabošanai. Jā, ir sagatavots lēmuma projekts, biedrība Zaļa Ādaža ir sagatavojuši par iniciatīvu projektu nodarbības fiziskās un emocionālās labsajūtas uzlabošanai. Projekta mērķis ir izglītot Ādažu novada iedzīvotājus par iespējām savas emocionālās un fiziskās labsajūtas uzlabošanai un veicināt veselīgu dzīvesveidu, fizisko aktivitāti, savstarpējo komunikāciju, sabiedrības integrāciju un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu. Projekta primārā mērķa auditorija ir Ādažu novada iedzīvotāji, dalībnieku skaits vienā nodarbībā ir līdz 20 dalībniekiem. Projekta ietvaros plānots 13 nodarbības. Nodarbības notiks Ādažu novada pirmskolas izglītībā Strautiņš telpās. Projekts norisināsies no 10. martā līdz 10. janvārim 2026. gadam. Kopējais finansējums ir 2384,40 eiro. Pašvaldības finansējums ir 1999,20 eiro. Pašfinansējums 385 eiro. Projektām ietver šādus izdevumus. Tad atlīdzību speciālistam un atlīdzību lektoram par nodarbību. Jā. Tas arī viss, un projekts atbilst izvērtētajiem mērķiem, ieguvis 25 punktus no 26, un tāpēc lūdzu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi. Paldies, kolēģi! Viss ir skaidrs. Jā. Gluži par šito... Arnis Rozītis, lūdzu. Jā, Gunita, cik tur vēl naudiņas paliek tajā iniciatīva projektā šitiem mērķiem? Principā, ja tā pa lielumu paliek vēl kaut kā 4. 4000 vēl? Jā. Paldies. Paldies Gunitai par sagatavotiem jautājumiem. Uzsākam balsošanu, aicinu atbalstīt un virzām uz domas sēdi. Esam visi nobalsojuši. Paldies. Vienbalsīgi par. Un šodienas 5. dienas kārtības jautājums par telpu nomas maksas atlaides piemērošanu
iznomātajai Ādažu vidusskolas sākuma skolas telpai sporta zāle. Lūdzu, Solvita Vasiljevska. Labrīt visiem! Labrīt. Februārī tika saņemts iesniegums ar lūgumu piemērot Ādažu vidusskolas sporta zāles telpas atlaidi 50% apmērā. Iznomā sporta zāli, lai organizētu iedzīvotājiem treniņus basketbolā amatieru līmenī. Un savā iesniegumā viņš arī apliecina, ka treniņu norises process nav ar komerciālu darbību saistošs. Kā arī pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības lēmumu par Ādažu vidusskolas ēkas telpu nomas maksas 5. punktu, kurā ir atrunāts, ja telpas iznomā biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbības sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai, mēs varētu piemērot šo te telpu nomas maksu. Tāpēc man lūgums jums piemērot 50% atlaidi telpu nomas maksai, sākot ar 1. februāri. Paldies. Lūgums personu vārdus un uzvārdus publiski nesaukt. Sapratām visu. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Līdz ar to aicinu atbalstīt, balsojot un virzīt uz domas komitejas lēmumus. Šitien nevajag domas sēdes lēmumu. Mums domas lēmumā pateikts, kad ar komitejas atzinumu var. Jā, paldies, Everita. Tā, laikam viens vēl gatavojas nobalsot. Jā. Paldies, visi esam nobalsojuši vienbalsīgi par. Paldies. Nākamais šodienas jautājums par noteikumu naudas balvu piešķiršanas kārtību Ādažu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem projektu. Lūdzu, Aija. Labrīt. Noteikumi ir laboti un precizēti, un 3 galvenās būtiskākās izmaiņas ir tādas. Ņemot vērā, ka līdz šīm vispār izglītojošo skolu skolēni ir apbalvot sākot no 7. klases, līdz ar to, lai nodrošinātu līdzvērtīgu pieeju, tad noteikumos ir precizēts, ka Ādažu novada mākslas skolā izglītojumie tiek apbalvot no 5. klases un sporta skolā no vecuma grupas U12. Otra būtiskākā izmaiņa skar to, par ko apbalvojam skolēnus. Noteikumi nosaka, ka mēs apbalvojam skolēnus par augstiem mācību sasniegumiem, par godalgotām vietām mācību priekšmetu olimpiādēs vai citos konkursos, mākslas skolas skolēnus un sporta skolas skolēnus. Sauksim tās par 4 kategorijām, un lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju visās šajās kategorijās, esam tās sasniegumus gradējuši 3 līmeņos A, B un C, un katram līmenim pretī ir vienāds balvas apmērs. Ja? Tad katrai kategorijai, katrā līmenī ir vienāds balvas apmērs. Šeit svarīgi piebilst, ka katrā kategorijā esam precizējuši, ka balvu piešķir par augstāko no sasniegumiem. Tātad, ja izglītojamais ir iegūst godalgotu vietu gan Pierīgas novada olimpiādē, gan valsts olimpiādē, tad balvu piešķiram par augstāko no sasniegumiem. Savukārt, ja sasniegums ir iegūts vairākās kategorijās, tātad gan par augstiem mācību sasniegumiem, gan par olimpiādēm un iespējams vēl arī par sasniegumiem mākslas skolā vai sporta skolā, tad šie balvu apmēri savukārt summējas, un tas ir precizēts noteikumu 9. punktā. Jāpiebilst, ka šī kārtība nav mainījusies, arī vēl šobrīd spēkā esošajos noteikumos ir tieši šādi paši noteikumi, bet šeit mēs esam to precīzāk nodefinējuši, lai tas ir nepārprotami. Un trešā būtiskākā izmaiņa skar pieteikumu iesniegšanu.
esam noteikuši, ka izglītības iestādes pieteikumus iesniedz līdz kārtējā gada 3. jūnijam. Nevis kā līdz šim bija, ka janvāra sākumā izdodam rīkojumu par konkrētu datumu. Tās arī ir būtiskākās izmaiņas, pārējie ir tādi redakcionāli labojumi un precizējumi. Lūgums atbalstīt noteikumu projektu. Paldies, Aija. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Guntis bija pirmais? Nē, Sniedze bija pirmā, lūdzu. Sniedze, Raivis un Guntis, lūdzu. Es gribēju jautāt, cik ir kopējais budžets šīm te balvām un kāds ir, teiksim, pagājuši, kad skatos tur, kur ir sarkans iekrāsots par mācību sasniegumiem, par vidējais gada vērtējums mācību priekšmetos, par cik pieauga salīdzinot ar pagājušo gadu, jo laikam ir pieaudzis, ja ir sarkans iekrāsots. Tātad pirmais, kāds bija Sniedze pirmais jautājums? Kopējais budžets nav mainījies. Kopējais budžets ir tāds, kā ir budžetāri apstiprināts, bija 23 000. Jā, kopējais fonda apmērs šeit nekas nav mainīts. Attiecībā uz balvu apmēriem, tur, kur ir sarkans, tie ir mainījušies. Nē, Sniedz jautājums bija par video vērtējumu. Nē, video vērtējumu to mēs neesam mainījuši. No kāda vērtējuma balvojam, tas nav mainījies. Tas, man liekas, Naudas balvas apjoms. Naudas balvas apjomu jautājums. Jā, naudas balva apjomu. Es tagad, godīgi sakot, no galvas nepateikšu, kādi bija iepriekš. Kā kuram, teiksim, pašai mazākajam vērtējumam viņš bija par kādiem 10 eiro šķiet mazāks un augstākajam augstāks. Jo mēs, kā es teicu, mēs sagradējām, lai visos sasniegumos ir vienādi, lai nav jautājumu, kāpēc man par augstāko no mācību sasniegumiem ir 150 eiro, bet savukārt, piemēram, par olimpiādi būtu cita summa. Tad tas kopējais jautājums, vai nekur nav mazinājies? Es teiktu, ka kaut kur varētu būt pa kādiem 10 vai 20 eiro, bet, godīgi sakot, lielākoties tās summa, viņas izlīdzinās. Teiksim, pirmajā līmenī viņas varbūt ir bišķi lielākas, un otrā līmenī viņas varbūt mazliet mazākas. Jo iepriekš tie naudas balvu apmēri bija ļoti dažādi. Jā, tā kā nebija saskaņoti, un tas nebija labi. Ja man jautātu, kāpēc šādi, es nevarētu pamatot. Šeit ir vismaz vienlīdzīgi visiem. Un jāpiebilst, ka šos noteikumus mēs esam izskatījuši arī kopā ar izglītības iestāžu vadītājiem. Tostarp viņi ir cilvēki, kas arī pagājušā gadā bija vērtēšanas komisijā. Un kā jaunieši uzzina par šo iespēju? Izglītības iestādēs. Viņi gadu no gada to zina un izglītības iestādēs. 7. klase, viņiem 1. gadu šis sākās. Kā viņi uzzina, kad ir šāda iespēja? Skolā informē izglītības iestādē, jā. Mēs arī pasakām. Līdz apstānēsim noteikums, tad pateiksim. Bērni to zina. Iepriekšējie pasaka nākamajiem, un viņi klausie telefonu, tur arī nostrādā paralēli oficiāliem paziņojumiem. Tā kā es biju nākamais, tad man ir viens jautājums, kurus laikam aizmirsu. Un viens ieteikums. Ieteikums ir saistīts īstenībā ar šo, ko jautāju, kā bērni uzzina. Mūsu skolnieki noteikti zina, tāpēc, kad mums pēdējā dienā tur tiek izsaukti ar augstiem mācību sasniegumiem jaunieši, un tad tiek dot ielūgumi uz šo pasākumu, ko mēs uzsveram, ka tiek ielūgts arī uz teicinieki. Tad mans lūgums būtu izglītības nodaļai iedot mums ielūgumus, vismaz vienu sagatavot pirms tam. Mēs paši pavairosim, iedosim. Pasākumu? Jā, tāpēc, kad mēs 3. jūnijas mēs iesniegsim jums oficiālu sarakstu, mēs jau tos bērnus gribam informēt maijā, kamēr mēs viņus vēl redzam, lai mums pēc tam nav jāapzvanās. Mēs esam dažus gadus paši taisījuši ielūgumu, kas, manuprāt, ir diezgan mēs izziņojam, ka ir pasākums un ielūgumu dot skolēnam pirms vērtēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu, kurš konkrēti tiek apbalvots. Es nezinu, vai tas ir pareizi. Ja viņiem ir mācību sasniegumi, tad taču ir melns uz balta tur jau. Jā, bet 31. maijā dodam liecības, mums jau viss ir zināms. Tajā brīdī, jā, es biju sapratusi, ka tu vēlēs mēs vienkārši tajā pēdējā dienā, kad skolnieks satiekam, gribam viņiem pateikt, ka viņiem būs jābūt 10. Tajā brīdī var, jā.
Mums vajadzētu vienu paraudziņu, vienkārši tad mēs pavairosim, lai nav pašiem jāizdomā ielūgums. Nē, nu gribu droši vien iedot personīgi. Mēklese jau jūnijā nestrādā. Nav aktuāli. Jā. Vairāk par to, kā jaunieši uzzina, es tieši domāju šajā brīdī, jo viņiem ir vēl šīs sekmes tieši vēl uzlabot, un tā ir ļoti labi Mēs aizsūtīsim mēklesē, kad būs pieņemts, aizsūtīsim atgādinājumu, ka ir, sekojam līdzi un tā tālāk. Nu, pavisam noteikti, tad, kad noteikumi tiek apstiprināti, tad mēs arī gan pašvaldības sociālos tīklos un tur... Jā, nu, vecāki lasa toties, vecāki mēs redzam pēc pieredzi, ka vecāki ļoti seko līdzi, ka šādi noteikumi ir un tāpēc ir bērni zina. Varbūt ar jauniešu, arī. Caur jauniešu, kas ir... Mums ir jauniešiem Instagram konts, jā, arī var ielikt. Jo viņi tieši iepriekšējā X-ā prezentēja, kādi viņiem ir informācijas kanāli, kur viņi sazinās, varbūt caur šiem kanāliem arī mēs varam pamēģināt, ne tikai caur oficiālajiem, kā mēs par citiem saistošiem noteikumiem zinām. Es atcerējos jautājumu. Vai ir precizēts to, vai nodokļus nomaksā pašvaldība? Pašvaldība nomaksā šie naudu balvu apmēri to, ko saņem. Tas ir jau. Gunti, lūdzu. Sintie aizvērtini līdz 11. punktam pie izņēmuma gadījumiem. Jā, par šo nav noteikta kārtība, kas ierosina apbalvošanu un kādā termiņā jāiesniedz pieteikums apbalvošanas komisijai. To vajadzētu papildināt, ka ieteikums iesniedz izglītības iestādes vadītājs, jā, komisija vai izglītības nodaļai, laikam tā ir. Un cik ilgā laikā pēc sasnieguma, pēc notikuma. Citādi būs mums kādreiz bija Carnikavas mūzikas skolā gads pagājis, viņi iesniedz nākošā gada maijā. Jau iedodiet naudas balvas par iepriekšējo gadu, kaut gan nolikumā bija Vai tad augstāk minētie punkti neatiecas arī uz šo, ka jāiesniedz Jo šis nav mainījies. Jā. Kas notiek, ja sasniegums ir bijis vasaras brīvlaikā jūlijā vai septembrī? Noteikumos tas ir atrunāts, ka par šādiem sasniegumiem tad apbalvo nākamajā mācību gadā, jo šie noteikumi ir par mācību gadu, un ja ir kāds sasniegums vasaras mēnešos, tad to pieskait pie jau nākamā mācību gada sasniegumiem. Līdz atradīšu, kurā punktā tas bija. Šie ir salīdzinoši reti gadījumi, bet laikam, kamēr, es tur esmu bijusi tūmā, kādas 2 reizes ir bijis kaut kas tāds ļoti īpašs un ļoti citādāks, kas būtu jāatzīmē. Tāpēc tāds punkts arī... Ir bijuši pēdējos 2 gados? Nē. Pēdējos 2 nē, bet pirms tam bija... Kaut kas bija Ādažu vidusskolē, es neatminos, bet es ļoti labi atceros, ka viens Valdoru skolas skolēns bija uzaicināts, Aivars Kļavis izdeva savu triloģiju, un tas puisis ilustrācijas veidoja visām 3 grāmatām. Skaidrs, ka tas ir kaut kas īpašs, un pēc tam vēl Eiropas balvu dabūja par to. Skaidrs, ka mēs novadā gribējām to atzīmēt. Tie ir tādi īpaši retie gadījumi. Viens gadījums ir bijis, Ādažu vidusskolā bija Anastāsija vai kaut kāda Blaževica. Viņa bija ASV vienā konkursā kā vienīgā pārstāve no Latvijas. Un tā nebija godalgot vieta vai kas, bet sasniegums kā tāds. Un tad tas būtu tas, ko tajā gadījumā komisija ierosināja. Kas tad redakcionāli būtu jālabo? Tas 11. punkts gadījumos, kas nav noteikti šajos noteikumos par citiem īpašiem sasniegumiem starptautiskā mērogā vai par izglītojumiem nozīmīgiem sasniegumiem. Balvas piešķir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Tad skaidrs, ka vieni un tie paši nosacījumi. Jā, tā. Tā tas samulsina un liekas, ka tas ir pilnīgi atsevišķi kaut kāds gadījums. Skaidrs, ne, ja tā liekas no malas lasot, tad paldies. Arnis, lūdzu. Jā, es gribēju paprasīt par naudas balvām komandām. Sanāk tā, ka, piemēram, komanda izcīna 1. vietu Latvijā, viņi uz visu komandu saņem 140 eiro. Tur ir, piemēram, basketbola komandā ir 15 dalībnieki, viņi katrs saņem 9 eiro. Man liekas, tas nav īsti korekti, jo pirmkārt komandas sporta veidos iecīnīt godalgotas vietas krietni grūtāk nekā individuālos sporta veidos. Un cik mums atžas tādi gadījumi bijuši ir sporta skolā 2003. gada basketbola komanda, 2 gadiem volejbola komanda, un labi individuālajos, kur ir orientēšanās, tāpēc un vieglētikas komandas. Es ieteiktu, varbūt tās, ja ir, tad tur jau kā katrs tas izglītojumais iegulda savu to ārtavu,
Un, man liekas, tad nevajag dalīt, tad komandu. Ja tāpatās, ja ir noteikti 70 eiro, piemēram, individuāli, tad arī individuāli katrs saņem 70 eiro. Tas nav godīgi. Bet tas nav godīgi. Bet tas arī nav godīgi pret komandu. Nu, ja tur ir, saka, 140 eiro, basketbola komandai 15 dalībnieki, katrs saņems 9 eiro. Tas ir komandai, lai viņi Es domāju, šito vajadzētu būt 11. Nu, ja, piemēram, basketbola komanda. Nu, tad Jo pagājuši, ka, piemēram, nebija basketbola komanda. Nu, viņi ir reta komandas kā tādas, ir, nezinu, tur reiz 2. Bet mēs šo apspriedām, tad ir izglītības iestāžu vadītājiem, tostarp arī ar sporta skolas direktori. Pirmkārt, mēs tomēr nonācām pie tāda vienota uzskata, ka nevar salīdzināt sasniegumu, ko sasniedz izglītojamais viens pats personīgi ar komandas sasniegumu. Līdz ar to viņu nevar likt vienos svaru kausos, ka tas ir līdzvērtīgs sasniegums. Par naudas balvas apmēru varbūt varētu diskutēt, tam es piekrītu, bet to, ka katram komandas dalībniekam piešķirtu tādu pašu naudas balvu kā tam, kurš ir viens pats sasniedzis, tam es laikam gluži nepiekristu. Mans ierosinājums, ja būs tāds gadījums, kad ir komanda skaitliski liela, volejbola arī droši vien 10 vai vairāk. Vispār. Es domāju, tāda virzam uz 11. punktu. Jā, jo saku, nav, jo, es saku, ir individuālās komandas, kur orientēšanās stafetē skrien 2 vai 3 dalībnieki, viņi izvēl un pēc tāda principa, saku, komandas sporta veidos izcīnīt godalgu vietu ir nesamērojami grūtāk nekā to izdarīt individuāli. Tas nerēk, tā ir, tā vienkārši ir. Jā, tikai sacensības ir daudz vairāk sportā nekā olimpiāda. Bērnam viena olimpiāda gadā var būt sporta sacensības. Te jau Raivis runāja par sporta sacensībām. Viegli kā vai peldēšanā vai judo tās sacensības ir krietni vairāk nekā komandām. Komandām ir viens turnīrs, kur viņiem ir iespēja vinnēt titulu. Judo vai viegli kā vai peldēšanā viņiem tās sacensības katru nedēļas nogali. Līdz ar to, tas man liekas ir nesamērīgi, kad komandas tiek pazemināti, lai gan pēc būtības tas ir grūtāk sasniedzams rezultāts nekā individuālajā sporta veidos. Bet varbūt var komandai braucienu, kāda ekskursija vai ko? Kolēģi, es gribu, man liekas, ka nevienu reizi nav bijis, ka tad, ja ir komandas sports, kad viņi tiek sadalīta tā summa un ieskaitīta uz galviņām. Man liekas, tā arī bija, tā ir kaut kāda balva viņiem kopīgai kaut kādai vērtībai, vai kaut kur aizbraukt, vai kaut kur aiziet, bet Arni tā nav bijis, ka skaita pa 9 eiro kontā. Noteikumi nosaka, ka balvu kolektīvam vai komandai sadala vienādās daļās. Varbūt līdz, finanšu komitejai, vai tagad viņas vajag apstiprināt, tāpēc jau iesvalsts finanšu komitejas sēdi. Nē, viņi neies uz finanšu, viņi iet uz domi. Mēs varam tās naudas summas, protams, palielināt, bet tad mums būtu jāpārskata arī mākslas skolai, jo arī tur ir paredzēta balva kolektīvam. Tas šogad vienkārši 8, bet es tevi pieteicu, ko teicu nākamā gada. Var jau būt, ka patiešām, ja ir šāds rets gadījums, tad mēs to varam izskatīt pie 11. Ir tās individuālās tās mazās komandas, kur ir vieglietīgas komandas dabū un tās, bet tur ir 3. Es nedomāju, ka tā summa būs katram tik liela kā individuāliem uzvarētājiem. Bet mēs varam tad lemt par attiecīgu naudas summu. Aicināsim Arni komisijā vērtēšanas. Neaicināsim. Tagad laišu vērtēt, Labi, to tad pieteicu. Tad pagaidām visi piekrīt šādai redakcijai. Precizējot 11. punktu. Precizējot 11. punktu un aicinu atbalstīt un virzīt uz domes sēdi. Paldies Aijai un izglītības nodaļai. Mēs esam visi 8 nobalstījuši. Tagad ir 8, jā. Vienbalsīgi par. Paldies, kolēģi. Un mūsu šodienas dienas kārtības pēdējais jautājums par noteikumu. Piedošanu. Jā. Par dalību Erasmus Plus projekta sociāli ilgspējīga agrīnās bērnības izglītība nākotnē īstenošanā. Lūdzu, Antra.
Jā. Labrīt, kolēģi. Ādažu novada pašvaldība saņēma Latvijas Universitātes vēstuli ar lūgumu dot piekrišanu Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes Pie jūra komandas dalībai kā asociatīvajam partnerim Erasmus projektā sociāli ilgtspējīga agrīnās bērnības izglītība nākotnē. Tad projektu koordinē Somijas universitāte, kur Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte ir kā partnerorganizācija, ar ko līdz šim Siguldas pirmsskolas izglītības iestādē bija sadarbība PASIK projektu īstenošanā, kas arī bija instruments agrīnas bērnu atbalsta nodrošināšanai. Šī projekta mērķis ir izpētīt un attīstīt daudzprofesionālu sadarbību pirmsskolas izglītības jomā 4 Ziemeļa Eiropas un Eiropas valstīs - Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Tātad projekta mērķis ir arī izstrādāt rīkus un metodas, kas atbalsta agrīnas pirmsskolas izglītības speciālistu augstas kvalitātes sociālās un pedagoģiskās mācību vides un prakses izveidē, uzturēšanā un pilnveidošanā. Tā veicinot sociāli ilgtspējīgas agrīnās bērnības izglītības nākotnes izveidi. Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes komanda darbosies brīvprātīgi dažādu aktivitāšu veikšanā, atbilstoši savai specifikai. Tātad piedalīsies dažādu situāciju izpētē, dalīsies savā pieredzē un apkopos projekta dalības valstu pieredzes. Un šī projekta īstenošanas laiks ir sācies jau 2024. gadā, bet mēs piesaistamies no 2025. gada. Un finansējums šim pasākumam netiek plānots no pašvaldības budžeta, jo tas to nepieciešams gadījumā nodrošinās Latvijas Universitāte no projekta līdzekļiem tieši par dalību šo projektu sanāksmēs. Šī aktivitāte atbilst gan Ādažu novada attīstības programmai par pieejamu un daudzpusīgu izglītību, gan arī ir atbilstoši izglītības stratēģijai par kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu novadā. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo iespēju Siguldas pirmsskolas izglītības iestādē piedalīties šajā projektā. Jā, piedalīties šajā projektā. Paldies, sapratām, kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, līdz ar to es aicinu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi, kā līdzfinansējums no pašvaldības finanšu resursiem nav vajadzīgs, tad finanšu komiteja mums nav nepieciešama. Paldies, visi vienbalsīgi esam nobalsojuši, līdz ar to atbalstījuši. Paldies, Antrai. Līdz ar to mēs varam šo ārkārtas sēdi slēgt. Liels paldies visiem par dalību!